Ja pie manis atrod kādu vielu, kāds draudz sots? Sots ir bargs, es teikšu tā. Jāskatās, kādēļ pie jums šīs narkotiskās vielas ir. Atmetīsim to variantu, ka jūs viņas gribat realizēt, paliksim pie tā, ka jums viņas ir personīgai lietošanai. Tātad, ja pie jums atrod narkotikas un neliela apmērā, pirmo reizi jums ir administratīva atbildība, brīdinājums vai naudas sods līdz 280 eiro, un paralēli tam jūs brīdina, ka, ja pie jums vēlreiz 1 gadu laikā šo te narkotiku atradīs, jums iestāsies krimināla atbildība. Savukārt, ja nedod Dievs, jūs gadu laikā šo te savu darbību atkārtot, tad, ja jums ir krimināla atbildība, tur var būt īslaicīga brīvības atņemšana, kas ir līdz 3 mēneši arī pietiekami bargs naudas sods. Kas notiek, ja kādam somā suns atrod narkotikas? Tieši tas pats, ko es jums tikko arī teicu, jums iestājās šī vai nu administratīvā, vai arī krimināla atbildība par narkotisko vielu glabāšanu, vai arī realizēšanu. Vai vecākus arī soda, ja bērns ko lieto? Pusauģiem gan administratīvā, gan arī krimināla atbildība iestājas no 14 gadus vecuma. Ja pie jums šīs narkotikas atrod līdz 14 gadiem, tad jūsu atbildību uzņemās vecāki. Ja man piedāvā un es lietoju kopā ar citiem, vai par to var sodīt? Narkotiku lietošana ir aizliegta. Ja jūs lietojat kopā ar citiem vai viens pats lietojat, tas īsti nekādu lomu šajā gadījumā nespēlē, jūs varat sodīt par narkotiku lietošanu. Ja es kādu pierunāju lietot narkotikas, vai man draud lielāks sods? Jā. Pamudināšana lietot narkotikas ir krimināla sodāma darbība. Par to ir paredzēta atbildība līdz pat 3 gadiem ieslodzījums. Ja jūs šīs narkotikas pamudināt lietot nepilngadīgu personu, tad šī atbildība krietni stiprāka. Tas jau ir līdz 5 gadiem ieslodzījums. Savukārt, nedod Dievs, ja iestājas smagas sekas, neatgriezenisku veselības bojājumu vai nedod Dievs personu nomirst, tad šī atbildība jau ir līdz 10 gadiem ieslodzījums.